galvenais tanī brīdī, kad mēs savācamies uz tā kā savu vingrošanu, uz savu jogu, uz savu kaut kādu praksi, to pašu sākumu pēc iespējas nepiespiestāku veidot. Lai tās kustības nav tādas robotiskas, mehāniskas, lai kaut kāda plūsma ir, tā kā dejiska plūsma tāda. Vienlaicīgi tu saproti tev visu. Nevis tu saproti, bet tu izjūti visu savu ķermeni, kā viņš izkustās. Es tagad jau to esmu darījis, man tā kā neprasās vairs šitās darbības, bet es vienkārši demonstrēju, kā varētu tas izskatīties. Jā. Katram savādākas kustības, jo viņas ir improvizētas, viņām jābūt ir improvizētām. Bet visu laiku jāiet ir līdz savai tai sajūtai. Un tu jūti, piemēram, tu nevari tur tik augstu roku pacelt, jā, vai vēl kaut kādas problēmas, tad dari mazāku kustību, dari patīkamajā virzienā, drusku piespiežot sev tomēr to vietu uztrenēt, jā. Nu, tā tad ir dažādas skaits, cilvēkiem dažādas muskuļi, visādas iekaisumi, tādu kalvu iekaisumi un viss kaut kas ir, jā. Bet to pilnībā izslēdzam, tātad, un ja mēs esam 100% ar sevi savienojumā, tad mēs jutīsim šīs kustības, ko viņas mums nes, un kā mēs pēc tam jutīsimies, pēc vingrošanas, pēc šīs te darbošanās. Un, ja sajūtas būs labas, un, piemēram, kaut kāda sāpošā vieta vai kaut kāda traumātā vieta, piemēram, arī jutīsies labāk, jā, pēc visu tā, tad jūs jau zinat, tad tur ir virziens, to var darīt, jā. Bet galvenais noteikums ir kustību motoriku nelaust, netaisīt kaut kādus tur trakus trikus, jā, mēģinot pierādīt sev vai citiem, ka es to varu izdarīt. Jā. Tad būs iespējams, ka problēmas, ja tas izriet no lepnības. Šāds pasākums līdz ar to. Jāiet 100% ir sevī savā kanālā, savā sajūtā, savā ķermeņa sajūtā, un tad tikai var sākt kustēties. Un sākt var arī, protams, ar cieņas izrādīšanu. Cieņas izrādīšana, tas nozīmē to, ka es dabūju sevī šo te sajūtu, cieņas sajūtu. Cieņas sajūta pret savu likteni, kurš ir tiešā Dieva redzes lokā, tiešā Dieva kontrolē. Cieņa pret visām redzamajām, neredzamajām dievībām, kuras šeit izpilda savas misijas, lai šo pasauli mainītu uz gaišāku un skaidrāku un tīrāku un brīvāku un mīļiesīgāku un labesīgāku, saprotošāku un dzīves priecīgāku. Ja? Tad es ļauju savā dzīvē ienākt un izsaku cieņu tiem spēkiem, kuri man spēj palīdzēt sasniegt un nosargāt šo te dzīves prieka un brīvības telpu. Es šo savu kanālu atbrīvoju. Vispirms es strukturēju domu. Šajā stājā es strukturēju domu. Un doma ir, kādu tad es vēlos šo te gaismas kanālu, kādā savienojumā, ar kādu dievību vai ar savu tēvu, ar savu dievu, īsto dieviņu, pēc būtības dieviņu, nevis
to, kuru es esmu pieņēmis, varbūt aiz kaut kādiem saviem prāta maldiem vai ilūzijām, ja, vai, nezinu, patiesībām. Bet patiešām īsto mūsu dziļo iekšējo, kas arī mūsos ir šeit, mūsu ķermenī piedalās kā vērotājs. Viņš vienlaicīgi ir arī sargātājs, jo viņš vēl savām enerģijām, sev pašam labu. Mēs esam viņa mūžīgās korpuskulas, mūžīgās enerģijas. Mēs nepazūdam, mēs varam uz laiku pazaudēt identitātes sajūtu un personības sajūtu, bet kā mūžīgās dvēseles, kā mūžīgās dzirkstels, mēs esam. Mēs izējam ļoti dažādas pieredzes slāņus, līmeņus un atgriežamies. Rezultātā mēs atgriežamies mājās, savās īstajās mājās. Un šeit, uzturoties, mēs esam tādā kā labprātīgā ieslodzījumā, ja tā var teikt. Un šeit ir citi likumi, citi principi, šeit tieksme uz brīvību tiek dažādos veidos formatēta. Cilvēkiem neļauj ieraudzīt bez ilūzijas plīvuriem visu, kā ir. Un tāpēc es atveru šo kanālu tikai un vienīgi savām dievībām, saviem gara radiniekiem, saviem dieviem, padieviem, jā, pusdieviem. Un pieņem šo plūsmu. Pieņem šo plūsmu, tīru, mīļesības, labestības plūsmu, kur plūst caur mani un aiziet uz maniem senčiem un attīrās vēl 9 paaudzes, kas ir aiz manis. Un iegūst atbrīvi jaunas dzimšanas, labas scenārijas un virzību tālāk. Šajā mūsu kopējā rotaļā, mūsu kopējā spēlē. Mēs visi draudzīgi atbrīvojamies no dramatiskajiem scenārijiem un iegūstam virzību tādu, kāda sākotnēji mums bija no Dieva paredzēta. Dzīve pārticībā, mīļesībā, labestībā, skaistumā, radošumā, kā līdzradītājiem. Caur savu muskuļu piepūli un šo stāju es ziedoju visām debes pusēm savu uzmanības kripatiņu, savu mīlestību pret dabu. Paldies dienvidiem! Paldies rietumiem! Paldies ziemeļiem! Paldies austrumiem! Viss šīs debes puses ļoti labi spēs sadarboties visos
līmeņos. Katrai debes pusē ir sava īpašība. No katras debes puses nāk dažāda veida iespējas. Mēs visi esam aicināti atbrīvoties no šīs šausmīgās sarežģītības un iegūt sevī mieru, vienkāršību un skaidrību.